Sveiciens visiem! Šodien mums ir nodarbība, lai iepazīties ar mākslinieku Pablo Picasso un viņa stilu, kas saucas kubisms. Ja, šeit jau var redzēt, ja, šeit ir viena glezna no viņa, tāds portrets, ļoti dīvains. Ja, tāda sieviete, bet kaut kā viss ir tāds ar šķembām, līnijām, trīs stūrīši. Un šodien mēs pamēģināsim tādu ģitāru. Ja? Un tātad. Es atstāšu pagaidām šeit. Var paskatīties. Kas šodien pirmo reizi varbūt vēl nezina, ja? Mēs lietojam tādu limlenti. Un to ir ļoti viegli lietot. Un beigas tas palīdz ne tikai nostiprināt lapu. Ja? Tad mēs tā atmēram, cik man vajag, noplēšam un piestiprinam. Ja? Pēc tam beigas es arī pastāstīšu, kad mēs to ņemam nost, tad arī vajag būt tā nedaudz uzmanīgam, ja? Lai viņa nesaplēš papīru, jo dažreiz tam limlente var sabojāt. Mēs uzzīmējam foršs darbs, un pēc tam limlente sabojā darbu. Nu, tas ir tā. Dažreiz ir forši, jo sanāk smuks balts ramīts, beigas, ja, bet jābūt uzmanīgi. Tā, nu re. Ja, tie, kas jau zina, es zinu, jau gatavo šo ramīti jau pirms nodarbības. Jau, ja. Super, ja, tad mums lapa piestiprināta. Tā, re, kur mums vēl viens dalībnieks teica, super, Renārs. Un tad mēs sāksim ar zīmoli, ja, ar dešgumi, mums tad ir jāuzzīmē mūsu ģitāra. Ja. Un pirmais, ar ko mēs sākam, vienmēr nav svarīgi, ko mēs zīmējam, vienmēr mēs sākam ar kompozīciju. Un ko nozīmē šis vārds kompozīcija? Tas nozīmē, kā mēs izvietojam uz lapas to, ko mēs gribam, ja? Lai tas ir smuki, lai smuki izskatās uz lapas, tad mēs tā kā nesteidzāmies uzreiz. Mēs tā kā padomājam, mēs domājam, labi, lai man pietik vietās, un tad mēs plānojam, ja? Tas saucas kompozīcija. Ja? Un tad mēs skatāmies, varam analizēt, re, kur man ir lapa, un piemēram skatāmies, cik liela man ir šī daļa ģitārai, ja? Un cik palika vietas, kur ir, ja, tā augšējā daļiņa. Mēs skatāmies, nedaudz vairāk par vidus. Ja? Re, kur mums jāsmiena arī jāk. Ja? Super, un tad mēs ņemam zīmoli, un mēs atzīmēsim šito. Mēs atzīmēsim ģitāras lielumu. Šeit lejā gandrīz jau lapas beigas, un šeit nedaudz augstāks pa vidu. Es skatos uz savu lapu, ja? Skatos, labi, šeit būs vidus. Ja? Es atzīmoju vienkārši ar līnijām. Ja? Es nolieku divas līnijas, un tad man jau ir izmērs, un tad es zinu, ka man jāzīmē jau šeit, starp šim divam līnijām, tad man jau vieglāk, nekā es būtu sākusi kaut kur no augšas, un es ietu lejā. Ja? Tas ir tāds paņēmiens, lai mums beigas viss sanāk smuki un forši. Labi, tad tas ir mūsu izmērs pirmais, un mums jāuztaisa tādas divas liektas līnijas. Ja? Tad mēs no šeienes arī nesteidzāmies, mēs sākumā var tā kā ar zīmuli nedaudz vieglāk, ja? Un mēs tā kā spēlējamies, mēs meklējam, kur mums ir šita līnija. Ja? Un redziet, es nevelku tā kā vienu līniju, es meklēju ar zīmuli, kur ir man tā smuka līnija, un pēc tam es vienkārši notirīšu tas līnijas, kas jau neder, ja? Un es meklēju, lai atrastu formu, ja, tu ģitāras formu. Ja? Un kad man jau, tā kā es atradu, es teicu, forši, šī līnija man patīk, šī forma man der, tad es vienkārši varu notīrīt. Ja? Ja?
Jā, tie, kas šodien pirmo reizi, var droši vienmēr mani pārtraukt. Un var pateikt, skolotāji, pagaidiet, es nepaspēju. Jā, to drīkst, to vajag darīt. Jā, tāpēc droši var. Un, ko mēs arī darām, kad mēs pabeiguši, mēs arī rādām pirkstiņu, jo jūs redzat, un tad es redzu, gatavi, tad var turpināt. Super, super. Es redzu jau pirkstiņus, viena daļa jau gatava, malači, Jā, super, sagaidīsim, lai visiem ir. Jā. Un mēs to pašu darām, redzu, jā, citas pirkstiņas, super. Un mēs darām to pašu otrā pusi. Mēs meklējam, mēs mēģinām sameklēt to foršu, tādu smuku liekto līniju ģitārai, jā. Man liekas, šodien tas būs tāds visgrūtākā līnija, vispārējais jau būs daudz vieglāk, jā, bet tāpēc šeit nesteidzāmies, meklējām. Jā, par ātru, super, paldies, ka pateicat. Jā, gaidam, lai visiem ir. Meklējam. Ģitāras. Jā, kamēr mēs sagaidīsim, lai visiem sanāk šis līnijas, un es vēl pastāstīšu pagaidām vienkārši par šo mākslinieku Pablo Picasso. Un ir tā, ka daži cilvēki saka Picasso, un daži cilvēki saka Picasso. Un kā tad beigas ir pareizi? Un atbilde, ka abi veidi ir pareizi. Gan Picasso, gan Picasso. Vienkārši ir tā, ka viņš ir dzimis Spānijā, un ja izrunā viņu uzvārdu spāniski, tad ir Picasso. Bet tā, ka viņš dzīvoja Francijā un kļuva par slavenu mākslinieku arī Francijā, tad Francija viņu izrunāja Picasso. Ja? Tāpēc beigas abi varianti ir pareizi. Un tad vēl gaitēs pastāstīšu arī vēl sīkāk par šito kubizmu, ja? Kā viņš to izdomāja. Tā. Tagad es gribu redzēt pirkstiņus, ja? Vai ir jau visiem forma? Super. Luka, kā iet? Ir jau? Jā, arī redzu, Lukam, pirkstiņus, super. Visiem ir, malači. Tad turpināsim, lai pabeigtu mūsu ģitāru. Šeit mums ir tā kā divi apli. Ja? Un es arī jums parādīšu, kā man patīk zīmēt apli. Var zīmēt tā kā vienkārši ar vienu līniju, bet tad nevienmēr sanāk smuki. Es zīmoju tā, es sev tā kā nolieku atkal tā apļa izmērus, nolieku, kur man būs augšas, kur man būs beigas. Ja? Un tad es nolieku arī māliņas, es saku, ja? Un tad viss, kas man paliek, ir savienot. Ja? Var pamēģināt, tas ir viens no veidiem. Ja? Varbūt dažiem patīk vienkārši vilkt līniju, tā arī drīkst, ja? Nav tā kā ir viens veids. Vienmēr ir vairāki veidi, kā var uzzīmēt. Ja? Un es jums piedāvāju, tad šeit iekšā vienkārši aplītis. Ja? Un tam apkārt būs vēl viens aplītis. Ja, šitam jau var iet, ja gribas ar vienu līniju apkārt. Mēs skatāmies, lai tas attālums ir vienāds. Ja. Un šeit nav jāpārdzīvo, ja kaut kas nav ideāli, jo tieši tāpēc šis kubizma stils, viņš ir tāds nedaudz. Ja? Paskatīsim vēlreiz šo portretu, kas mums šeit bija. Šeit vispār viena acs augstāk un mazākā, otra lielākā, kaut kur lūpas, deguns uz citu pusi. Tāds šķīps. Tāpēc šodien mēs arī mums drīkst, lai mūsu ģitāra arī ir nedaudz šķība. Tas piederēs forši pie šita stila. Tad mums ir divi apli. Super. Un leja šeit mums ir tāds taisns stūris. Ja, tas tur, kur parasti tiek nostiprinātas stīgas. Ja, šeit Pablo Picasso neuzzīmē stīgas. Varbūt viņš kaut ko gribētu to pateikt.
Mamā, es ieslēdzu skaņu, izslēdzu. Viss kārtībā, var runāt, var ar skaņu, var jautāt, jā. Kā jums pašiem ērtāk? Ja ir kāds jautājums, droši var pajautāt. Ja? Um, Super, tad 2 aplīši, lai ir taisnības turis, tas, kur, tad es teicu, tu parasti būtu stīgas. Un šeit mēs varam redzēt, kā Pablo Picasso uztaisīja tādu ģitāru, nu visas tādas zilos toņos, jā, tumši zils, gaiši zils. Un ko viņam bija tā, ka viņam bija tāds zils periods, kad viņš jau kļuva tādu par slavenu mākslinieku, un viņš eksperimentēja. Viņam bija roza periods, visas gleznas bija tādās roza toņas. Un tad viņam bija tāds zilais periods. Tas periods bija tāds, kad viņš bija tāds noskūmis, viņš bija kaut kā bēdīgs, un to varēja redzēt viņas gleznās. Varbūt tāpēc šeit arī nav ģitārai stīgas, tad ģitāra nevar spēlēt bez stīgām. Tas var būt arī tas nozīme. Super, turpinam tālāk. Šeit mums ir vajadzīga gara līnija, kur mums būs tas grifs. Arī, ja ir ērti, varam droši jau ņemt lineālu, ja pašiem tā gribas. Vai arī mēs tā, kā es velku garu līniju bez lineāla, vienkārši tā nesteidzīgi, ja? Un es varu sākt no vienas puses, vienu sākt no otras puses, lai tas līnijas kaut kur satiekas, ja? Un es skatos, man patiesībā gribas nedaudz biezāk to, ja? Tātad 2 līnijas uz augšu, bet ne līdz galām, tur mums jāatstāj vietā rokturī, ja? Kur tad vienkārši 2 līnijas uz augšu. Jasmīne, kā iet? Prieks tevi redzēt. Pirkstiņš ir super. Es zinu, Jasmīne man ir ātra māksliniece. Tad, redzu arī citas pirkstiņus. Paldies, jā. Un tad mēs turpinam ar rokturī uz augšu. Tad vienkārši nedaudz viņu platāk, tā kā līnijas uz āru. Jā. Un šeit Kā mums vajadzēs krāsot, mēs varēsim krāsot, kā mēs vieni gribam? Tieši tā, super, paldies par jautājumu, Jasmīne. Tieši tā, varēs izdomāt savas krāsas. Kad mēs jau būsim tuvu krāsošanai, es atkal parādīšu, pastāstīšu par krāsu apli, jā, lai ir vieglāk arī izdomāt tas krāsas, lai ir, jā. Super, tad grifs ir, rokturis ir, šeit rokturim ir tādi 2 lodziņi, jā. Super. Un tātad šeit arī grifam varam uzzīmēt tādas līnijas. Un šeit skatāmies. Viena biezāka, viena tievāka. Ja? Un arī var būt dažādi. Ja? Nav tā kā žoks visi vienādi. Taisam kaut kā citādi. Ja? Lai tad izskatīsies interesantāk. Bet uztaisam arī tādas svītriņas. Ja, mēs varam arī šeit kaut kur tikt. Ja. Un paliks vēl viena lieta ģitārai. Ja, es tagad sagaidīšu. Par ātru. Par ātru, super, paldies. Es gaidu, lai visam ir strīpiņas. Ja, forši tiem, kas pabeidza, esam pacietīgi. Sagaidīsim. Super. Gatavs, Jasmīne? Jā, skatos. Visiem pirkstiņus. Super. Labi, paliek vēl viena lieta ģitārai. Šeit ir tāds biezums, jā? Lai tomēr ģitāra nav izskatītos šeit tā kā plāna, kā papīrs. Ģitāra nav plāna, un šeit gan grifām, gan šeit, jā? Tad mēs uztaisam tādu dubultu līniju. Un šeit mēs sākam tā kā, mēs izejam no
Un tad šeit vienkārši sānos mēs tā kā duplicējam to līniju. Mēs skatāmies, kā iet tā pirmā līnijā, un mēs to atkārtojam. Ja? Un tad šeit sānos viņa atkal nobeidzas šeit. Ja? Ja? Un uzreiz dzitara izskatās tā. Ja? Un šeit, kur grifs, arī vienkārši duplicējam to līniju, lai mums izskatās. Nu. Super, redzu. Rūtai pirkstiņš, jā, maleči arī, meitenes, mākslinieces, forši, ka ir šodien te. Super, nākamais solis būs vajadzīgs lineāls. Jā, tad sameklējam garu līniju. O, redzu, man jau rāda sarkans garš lineāls, super. Luka, arī ir tev garš lineāls, jā? Arī rāda. O, visi man ir rāda. Paskaties, kāds man ir. O, redzu, Jasmīnē, forši smūgs Viņš zils. man locītu viņu. Un locīgs, tas ir stilīgi. Jā, tāds moderns lineāls. Super, ko mēs tagad darām? Mums jāsavelk tas līnijas. Mēs to velkam kā paši gribam. Ja? Šeit ir tāds triks. Nav jābūt šeit kā Pablo Picasso. Mēs varam veidot savas līnijas. Vienkārši noliekam lineālu un mēs velkam gan pāri dzitārai, gan fonam. Piemēram, kur gribas. Piemēram, šeit man ir pirmā līnija, kur gribas, un es novelku garu līniju. Ja? Rekord, pirmā, piemēram, ir. Un mēs tagad paši spēlējamies, kur mums gribas, kurā virzienā un cik daudz. Un mēs visu apkārt lapai novelkam līnijas. Ja? Ja? Un velkam tik daudz, kamēr ir tā smuki tas rūtiņas. Ja? Tad šeit jau skatāmies, kā mākslinieki, lai nav pārāk daudz, lai nav pārāk maz. Ja? Nav obligāti jāvelk pāri visai lāpai, varbūt kaut kur tikai daļu. Ja? Tā arī var tikai vienu pusīti. Ja? Tad šeit jau mēs paši, kā mākslinieki, izdomājam. Ja? Jo tas arī ir mākslinieka darbs. Visu laiku jāizvēlas. Ja? To es bieži saku savas nodarbības. Ja? Jums, kā māksliniekiem, jāmācās pieņemt lēmumu. Jāpieņem lēmums, vai krāsot ar šo krāsu, vai citu. Ja? Vai jau pabeigt darbu, vai vēl turpināt. Kaut ko piezīmēt, kaut ko nepiezīmēt. Ja? Tas viss pieder pie mākslinieka darba. Ja? Un šeit skatāmies, lai man ir gan mazie, gan lielāki. Var arī ar roku, ja piemēram jau pārāk daudz garu, var arī šeit kaut kur vienkārši ar roku piezīmēt vēl dažas līnijas. Ja? Un pašai dzitārai arī. Ja? Neaizmirstam kaut kur novelk. Ja? Super, paspēlējamies. Ja? Ja? Ja kāda līnija nepatīk, šeit man, piemēram, man ir viena, kas man liekas neder. Ja? Tad to sauc par harmoniju. Tad es tagad runāšu par krāsam, kā izvēlēties krāsas, ja? Jo var taisīt zilo dzitāru. Atvainojos, tas man tur skāpja. Ja? Varbūt šeit kaut kā. Tā man patīk labāk. Ja? Super. Redzu, ja redzu jau pirkstiņus. Jā, paldies. Dažam jau, Jasmīnai arī gatavs. Jā, mūsu pārim, diviem māksliniekiem arī. Super. Kam vēl nav pabeidz? Un es tagad pastāstīšu par krāsam. Un kas man šeit par tādu apli? Jā. Nu, es zinu, ka daži mākslinieki jau zina, kas tas ir. Tas ir krāsu aplis. Tas arī tas, ko mākslinieki mācās un izmanto savā darbā. Un kā mēs šodien to izmantosim? Paskaties. Tā, skatos, Jasmīne. Nu gatavs. Super. Man ir, kā es gribēju, šitā es izdarīju.
Super. Man garā. Labi, forši Man izdomāts. viss ir. Un Jasmine forši pajautāja, vai var taisīt jebkuras krāsas, nevis zilo ģitāru? Protams, var. Un šeit man ir otrais piemērs, re, kur man ir zaļa ģitāra. Ja? Es paņēmu, piemēram, nevis zilos toņus, bet zaļus toņus. Un šodien es jūs aicinu, bet arī atkal jūs, kā paši, kā mākslinieki, drīkst izmantot visas krāsas, ja gribas. Bet es jūs aicinu tomēr izvēlēties kaut kādas krāsas, kas stāv šeit blakus. Ja? Piemēram, ja es ņemu zilo, tad es ņemu šeit tumši zilu, gaiši zilu, varbūt nedaudz zaļu. Tad no šitas pusītes. Vai es ņemu šeit kaut kur gaišas, dzeltens, šitā ir gaiši zaļš. Vai man patīk tieši tā dzeltens, oranžs, sarkans, jo viņi saskan. Ja? Šeit arī violets, sarkans un zils, tie arī saskan labi. Tad visas tas krāsas, kas stāv blakus šai aplī, viņi labi maisas gan kopā, gan viņi rada tādu harmonisko skatu. Ja? Piemēram, kādas krāsas nerada to harmoniju, vai pateikt, ka viņi tā kā strādā citādāk. Kad mēs izmantojam oranžu un zilu, šitas preties krāsas, ja? Vai sarkans un zaļš, ja? To mākslinieki arī izmanto, dažas darbus mēs arī saku, lai izmantotu tieši otrādi šitas pretējas krāsas. Bet šodien mēģināsim tā, izvēlēties tādu vienu pieskaņotu paleti. Ja? Tad vai nu zilgānu, vai nu kaut ko zaļu, vai arī kaut ko tādu sarkanīgi violetu. Kā pašim sava mīļākā krāsa, kā patīk. Ja? Tā kā man šeit jau ir gan zaļa, gan zilā, es domāju, ka es šodien spēlēšos ar sarkanīgiem toņiem. Tad es ņemšu sev sarkanu, dzeltenu, jā, tumši sarkanu krāsu. Varbūt nedaudz violets kaut kur paskatīšos. Jā. Bet tagad jau darbs ir daudz vieglāk. Šeit es atstāšu varbūt tā gan zilu, gan zaļu, lai jūs varat redzēt. Un pati šeit atstāšu arī to aplīti, ja kādam tas palīdz. Jā. Un nesteidzamies, ja? Jo krāsu izvēle arī ir nopietna lieta, lai darbs sanāk. Tāpēc skatāmies, kādas krāsas ir. Un tad mēs jau varēsim gleznot. Ja? Tad ir otiņas. Un kā mēs arī izvēlamies otiņas. Ja? Jo dažreiz nopērkam komplektu, otiņu ir daudz. Ir lielas, ir mazās. Ja? Ir ļoti viegli noteikt, kādu otu izmantot pēc izmēra. Ja man vajag krāsot kādu lielu daļu, debesīs, jūru, tad es ņemu lielu otiņu, ja, lai uzreiz tas fons man vieglāk. Ja man šeit kaut kādas detaļas maziņas, nu tad es varu paņemt ļoti maziņu. Ja? Tad otrs izvēle ir pēc ērtības. Ja? Lai man ir ērti krāsot to daļu, to izmēru, ko man vajag. Super! Man būs ļoti interesanti redzēt, kādas krāsas katrs no jums izvēlējies. Nodarbības beigas mums būs brīdis, un katrs, ja grib, protams, varēs padalīties, kā sanāca ģitāra. Ja? Un ko mēs darām? Mēs liekam uz mūsu palētes, jau uz mūsu plasmasa šķīvja, krāsas, ko mēs izmantosim. Ja? Tad, kā es teicu, tā kā man jau zaļa un zila ģitāra jau man jau ir, es šodien spēlēšos ar sarkanīgiem toņiem. Ja? Es paņemu sarkanu, oranžu, dzeltenu, un man būs arī nedaudz violets. Un, protams, var krāsas maisīt starp. Ja? Ja, ja es gribu kaut kādu gaišāku, un šeit būs vēl līdz kameras acīm. Gaišu, vēl dzeltens, tumšs dzeltens, vēl zilza, zaļš, vēl tumšs zaļš. Wow, nu forši! Man liekas, ar šitam noteikti tev pietiek, ja? Tas arī šeit jāuzmanas, lai nav par daudz.
sarkans, oranžs, zeltains un rozā. Wow, un vēl roza krāsas. Super! Man patīk, jā, kā tu izvēlējies. Forši, jā. Un tas arī ir, mākslinieki dažreiz strādā, tas saucas ar limitētu paleti. Limitēts nozīmē, mēs neņemam visas krāsas, mēs izvēlamies, jā, tikai šitas 3 vai tikai šitas 4, jā. Bet, ko mēs varam arī vēl darīt, es jums tūlīt parādīšu. Pat, ja man ir tikai 2 krāsas. Es negribēju. Ja? Es varu darīt tā, es tūlīt parādīšu. Piemēram, man ir viena krāsa. Un es varu ar ūdeni, šeit man ūdentiņš, padarīt tā, lai man krāsa ir tumšākā un gaišāka. Ja? Tad es varu paņemt, ja es ņemšu vairāk ūdens, man būs krāsa vairāk caurspīdīga. Un šeit es rādu. Ja? Šeit es vienkārši Man ir sarkana, rozā un violeta. Jē, labs, paldies, ka padalījies. Forši, man patīk. Un tad redzi, ar tavam krāsam, tu vari arī taisīt tā, lai tavs sarkans, vai viņš var izskatīties gan ļoti tumšs, vai šeit es ņemu vairāk ūdens, un viņš man izskatās gaišāks. Un es tūlīt parādīšu ar to pašu krāsu, ja vienkārši man otiņa būs sausākā, ja, piemēram, šeit, rekur, tā ir viena un tā pati krāsa, ko es šeit noliku, šeit uz savas gitāras. Bet kā viņa izskatās? Šita izskatās tāda, ja, gaiša, gandrīz jau rozīgā. Tad mēs zinām, ka mākslinieki mēs jau zinām. Tad, ja es ņemu vairāk ūdens, var izskatīties tā, gaišāk, caurspīdīgāk. Ja es ņemu mazāk ūdens, izskatīsies tumšāk. Un tad man jau no 3 krāsām, ko es izvēlējos, jau var dabūt 6. Ja? Gaiši un tumši. Ja? Un tas vēl nemaisot krāsas starp. Ja? Un tagad mūsu uzdevums, protams, izkrasot visas mūsu daļiņas, bet nesteidzamies, lai tas krāsas top harmoniski. Ja? Tas vārds harmonija ļoti svarīgs mākslā. Tas nozīmē tā kā pārdomāti, lai ir tas līdzsvars, lai nav kaut kur tumšs plecis kaut kur malā, ja, kur viņš nav tāds svarīgs, bet tur visi skatās. Ja? Mēs tad domājam, tas svarīga ir ģitāra. Tad varbūt kaut kādas tādas košas krāsas likšu tur, kur ģitāra, un kur fons, varbūt likšu tādas mērenīgas krāsas. Ja? Un šeit drīkst lēkat par gleznu. Var paņemt, piemēram, vienu krāsu un uzlikt viņu viena daļiņa, otra daļa, ja? Pēc tam izmazgat otiņu un iet pie otras krāsas. Un šis kubizma stils ļoti forši izmantot ar vis kaut kādiem citiem objektiem. Tad šodien mums ir ģitāra. Vēlāk es jums parādīšu vēl vienu zīmējumu, ko var uztaisīt ar šādu stilu. Ja? Bet pagadiem krāsēm, tad nesteidzīgi izvēlamies krāsas, atceramies, ka var taisīt tumšāk un gaišāk. Ja? Ja? Un, protams, arī, kad, piemēram, liekas, man jau beidzas krāsas, jau izmantoju visas, jau gribas citu, tad mēs eksperimentējam, ka var maisīt savā starpā. Ja? Bet sanāks, piemēram, nedaudz tumšāks sarkans, ja? Vai sanāks nedaudz tumšāks zaļš. Piemēram, tie, kas izvēlēs zaļu krāsu, man ļoti patīk, jo zaļa krāsa var forši maisīt gan ar dzeltenu, ja? Zaļš plus dzeltens būs tāds ļoti smūgs, ja? Gaiši zaļš. Bet man ļoti patīk arī zaļu maisīt ar zilu, un tad arī paliek tāda ļoti interesanta krāsa. Ja? Tad šodien mums tas uzdevums šeit izkrasot tos kvadrātcentiņus jau nav grūti, bet izkrasot tā, lai tas izskatītos tā, interesanti,
Ja? Mm, mm, mm. Super. Mums klusums, visiem darbiņi top. Manas krāsas ir smieklīgas, maziņas, un pat viņas ir cietas, pats nevar ielikt otru līdz galam. Nu, mēģinam, jā, mākslinieka darbs nav viegls. Tur jācīnās ar visdažādākiem lietām. Krāsā. Tā ir. Bet pēc tam vienam ir prieks par padarītu darbu. Kad sanāk forši. Oh my gosh. Krāsais ir gandrīz viss. Nav tik slapjš, bet tas ir slapjš. Ja. Šeit es varu, piemēram, arī iedot tādu vienu ieteikumu, piemēram, tur, kur mēs uzzīmējam to biezumiņu ģitārai, tur droši var likt tumšāku toni, ja, tad tas izskatās arī, jo parasti tur ir ēna, ja, redzat šeit, kur man ir zila un zaļa arī, šita māliņa, šitais ģitāras biezumiņš ir tumšāks, tad viņš iedot atkal tādu, jo tas ir tā kā nedaudz klasiskāk, kā tur ir ēna, un ēna ir tumšāka. Ja? Bet tas nenozīmē, ka tā vajag. Tas ir vienkārši tāds ieteikums, bet var taisīt, kā jums pašiem patīk. Ja? Tur arī mākslā arī ir tas visu laiku eksperiments. Mēs nezinām, kas sanāks, bet mēs mēģinām, un ir arī forši mēģināt pavisam citādāk nekā pieņemts. Ja? Jo es šeit skolotāja pateica, uztaisa māliņu tumšāk, bet es pamēģināšu citādāk. Ja? Lai man māliņa tieši otrādāk, visi tumšāks un tur būs gaišāks. Un tad jāskatās, kas sanāk. Ja? Un tad paši mēs pasakam, vai man patīk, kas sanāca, vai var pamainīt. Un kas ir forši ar akrīla un goša krāsam, ka var krāsot arī virsū. Ja? Tad vienkārši jāsagaida, kamēr ir sauss, un tad pa virsu var likt citu krāsu, un viss sanāk. Ja? Tāpēc šeit arī nav jābaidās nokrasot, un pēc tam man nepatika. Galvenais nogadiet, kamēr ir izžuvis. Ja? Tas ir tas tāds mini noslēpums. Jo ir bieži tā, mēs kaut ko gleznojam, un kaut kas nesanāk. Man arī tas notika katru reizi. Tas pieder pie darba procesa. Māksliniekam katru reizi ir tā. Es gleznoju, viena daļa sanāk forši, kaut kur nesanāk. Un tad es cīnos, es mēģinu tur izlabot. Un tad noslēpums ir tāds, ka vienkārši jābūt nedaudz pacietīgam, jāatstāj, lai nožūst. Tad, piemēram, ja kaut kur kaut kas nesanāk, pirmais, ko mēs darām, mēs taisam stop, ejam gleznot citur, kaut kur citur gleznas daļā, un tad mēs ejam atpakaļ, kad tas ir sauss, un tad mums ir daudz vieglāk izlabot. Ja? Bet tas ir tā, bet, protams, ir tā, ka kaut kāda daļa mums nesanāk, un mums gribas uzreiz. Uzreiz jums gribas izlabot, lai izskatītos smuki, bet tas padara vēl sliktāk, jo kameras krāsa vēl ir mitrā,
tik viegli tur nesanāk. Ja? Bet, un vēl man patīk dzeltena krāsa ar to, un dzeltenu krāsu var forši izmantot. Piemēram, mēs jau izgleznojam jau lielāku daļu no gleznas. Un tad mēs skatāmies, izskatās kaut kā tumši. Tad dzeltena krāsa ir tā, kuru vienmēr var tad likt, un izskatīsies uzreiz tā kā darbs gaišāks. Ja? Ja ir tāda sajūta, ka sanāca nedaudz tumši, tad dzeltena krāsa ir tā, kura palīdz, bet tad obligāti ļoti labi jāizmazgā otiņa, ja? Jo kad mēs ejam atpakaļ pie gaišam krāsam, otiņa jābūt tīrai. Ja? Jautā. Vai kādam jau ir pabeigts, ne, Rūta, kā tev? Man nav pabeigts. Nē, labi, vienkārši es tam kaut kā zinu. Man nē. Nē, labi, es arī iedomājos, wow, vai kādam tik ātri. Nē, mēs turpinam, skolotāji arī vēl ne pusi vēl. Jo šeit ir arī tā, nav jāsteidzas vienkārši ātri nokrāsot, šeit jānokrāsā pārdomāti, ja? Mēs tā kā mākslinieki dara, piemēram, kāpēc mākslinieki bieži gleznos kājas, ja? Viņi nesēž pie galda, bet viņam ir molberts, un viņi tad stāv kājas un glezno. Ja? Kāds varbūt... Jā, pajautā, piedod. Es esmu gandrīz pabeigusi. Gandrīz esi pabeigusi. Tiem, kas ir ātri mākslinieki, protams, mēs nogaidām, kamēr tas izžuvis. Un ko es vēl varu ieteikt tiem kas grib, ja? Bet mēs vēl visi strādājam, skolotāji arī vēl glezno. Bet var vēl, ja gribas. Šeit ir man 2 darbiņi, un vienam tā ir uztaisīts, un vienam nav uztaisīts. Rekord šite, kur ir zila dzitāra, šeit man ir līnijas apvilktas ar melnu marķēri. Un šeit, kur zaļa, tā nav uztaisīts. Tad var arī, tā ir jūsu pašu izvēle. Kādam gribas, kādam nē. Ja? Tad vienkārši, bet darbam jābūt sausām. Ja? Tad mēs nogaidām. Ja, tie, kas mums ātri mākslinieki, tad vienkārši atpūšamies, pagaidām, un tad, ja gribas, var un nav jābūt melnais marķeris, ja forši var arī paņemt kādu citu krāsu, ja, un tad var uztaisīt līnijas. Ja. Labi, bet es stāstīju, un es gribu pabeigt, jo tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc mākslinieki bieži glezno kājas? Viņi stāv. Ja? Tad viņi stāv pie molberta, nevis sēž pie galda. Jo, kad glezno kājas, tev ir daudz vieglāk un ātrāk. Tu vari uztaisīt 2-3 soļus atpakaļ no sava glezna, un tu redzi no tāluma. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs gleznojam, un tad mēs mēģinām, ja pat mēs sēžam krēslā, mēs tā kā mēģinām, cik tālu iespējams atgulties atpakaļ krēsla un paskatīties uz savu darbu no tālumā. Ja? Jo ļoti, ļoti svarīgi, kā tas izskatās. Nevis, jo mēs gleznojam, protams, mēs to redzam tuvu, mums jāglezno. Ja? Bet ik pa laiku mēs paskatāmies no tālumā un ja? Tāpēc arī to neaizmirst. Man patīk glaznot.
Forši. Jā, nu Man tāpēc, arī patīk gleznot. jēj, man Tā. prieks dzirdēt. Jā. Skolotāji, Jā? man arī ļoti patīk gleznot. Ir tīpaši šitādas vietas. O, Man patīk puķītes zīmēt. forši. Skolotāji, Pastāsti. Jā. Mēs šeit nodarbības gleznojam visu kaut kā. Mēs gleznojam gan dzīvniekus, gan arī, puķis, man liekas, mums jau sen nebija puķis, jāuztaisa kādu nākamreiz puķis arī. Un, jā, mēs šeit eksperimentējam ļoti daudz visu kaut kādas. Ja? Un man ļoti arī patīk, kad jūs pasakiet, ko jūs gribat gleznot, ja? Tādu nodarbību es arī sagatavošu. man liekas, ka man ir grūti pulses zīmēt, jo es neesmu pamēģinājusi. Vai ne? Tas ir tā. Es vēl neesmu mēģinājusi, tāpēc es nezinu, kā man sanāk. Un, protams, sākums ir tā, nedaudz bailīgi. Bet nekas šeit, ja tu ej soli pa solim, tad beigas skaties, sanāca. Jā? Super, nu man liekas, ka nākamreiz jātaisa puķis, lai tie, kas vēl nekad nemēģināja puķis, pamēģina. Un tie, kam vienkārši patīk gleznot puķis. Un lai mums ir arī forša glezna. Skolotāji, Jā. varbūt arī dažreiz mēs varam arī kaut ko uzgleznot, kaut kādus ēdienus. Arī, vai ne? Var arī, Augus vai kaut ko tādu. Vai arī vāzes, piemēram. piekrītu, tas saucas klusa daba. Tas ir, Skolotāji, es zinu dzīvo dabu un nedzīvo dabu. jā, Skolotāji, pajauta. man drīz būs pabeigts. Forši, man patīk, šeit ir daudzi, kas pat ātrāk par skolotāju glezno. Tās man patīk, tādi mākslinieki man patīk, super. Man arī drīz pabeigšu. Wow! Un tad mēs drīz jau varēsim dalīties, kā mums katram sanāks. Ja? Bet noteikti, ja pabeidzam, sagaidīsim, kamēr izžūs. Un ko vēl pēdējā lieta, ko jāuztaisa gleznai, un ko jāsaka praktizēt jau no sākuma, tas ir jūsu mākslinieka paraksts. Ja? Tad mēs, varbūt kādam jau ir izdomāts, varbūt kādam vēl nav. Bet trenējamies arī parakstīt mūsu mākslas darbus. Pat ja liekas, tagad es tikai trenējos. Jā? Jā? Kā rakstu parakstu? Super, labs jautājums. Tad kā izdomāt to savu mākslinieka parakstu? Un ir tā, ka šeit jūs varat izdomāt. Jūs varat paņemt, piemēram, uzrakstīt tikai savu vārdu. Tā arī mākslinieki dara. Vai varbūt viņi uzraksta tikai pirmo burtu no sava vārda, liek punktu, un tad pirmo burtu no uzvārda un arī punkts. Jā, tā arī drīkst. Es arī parādīšu piemēru. Ja? Un parasti tad liek savu tā kā vārdu. Piemēram, Picasso, viņš tā arī parakstīja. Viņš vienkārši rakstīja Picasso. Ja? Un mēs liekam arī gadu. Tas arī ir tāds, mēs neliekam ne dienu, ne mēnesi, bet liekam ciparu. Ja? Un tad tas skaitas, kā parakstīts darbs. Ja? Skolotāji, Jā, pajaut. man jau ir pabeigts. Pabeigts forši, jā? Tūlīt mēs sagadīsim, kad būs visiem Skolotāji, Pajauta, jā, klausot. man drīz būs pabeigts vēl bišku 2 viltiņas. Wow, nu super, kādi jūs mālēči. Skolotāji arī jau tas teidzis, jo es redzu jau visiem būs gatavs. Un tad būs tāds tagad Man vēl 5. 5, nu,
paspēsi noteikti. Jā. Man vēl vienu jāsakrāso. Super. Nesteidzamies. Laiks mums ir. Nav tā, ka ja kāds pabeidza, tad man arī jau uzreiz jāpabeidz. Ja? Jo beigas galvenais foršs darbs, kas pašiem patīk. Un laiks nodarbība mums ir. Ja kāds pabeidz ātrāk forši, jā, var jau sagaidīt. Pabeidzu. Man tagad būs ļoti, ļoti interesanti paskatīties, kādus toņus katrs izvēlējies, kādas nokrasas. Paskaties. Tūlīt būs brīdis, es došu katram iespēju, lai kam tagad visi vēl pabeidz, un lai tā būs, katrs var parādīt, un tad visi redzēs. Jā, tas būs forši. Jā, tāpēc nedaudz pacietības jau tūlīt katrs varēs atrast. Pabeidzu. Juhu, malači. Nu, man šodien man visi čakli mākslinieki. Es arī pabeidzu. Jej, malacis. Vai ja mēs esam pabeiguši, mēs varam ņemt no skoča nost? Labs, super, ka pajautāji. Tad tūlīt es arī ņemšu nost no sevis un stāstīšu, lai tas neplēš papīru. Super. Es to lēnām mēģinu. Tieši tā. Mēs to darām lēnām. Un ja mēs jūtam, ka kaut kur tas skočs plēš mūsu papīru, tad mēs apstājamies un ņemam skoču no otra gala. Ja? Tad es sāku ņemt to skoču nost, un piemēram es jūtu, ka viņš kaut kur man boja papīru, tad es vienkārši aizēju no cita gala. Ja? Un tad var izglābt to daļiņu. Ja? Ore, kur šeit man arī nedaudz plēšās. Bet ir tā, ja, ir daži skoči, es arī eksperimentēju, meklēju, kur ir tas skočs, kas man neplēš darbu. Ja? Man pārāk daudz plēšās nost. Tad mēs apstājamies. Kad mēs jūtam, ka viņš plēšas nost, mēs apstājamies. Ja? Un mēs pamēģinām noplēst no citas malas. Ja? No citas puses. Vienkārši velk to skoču. Bet arī nav nekas, nav tradīcija, ja viņš noplēš, un pēc tam mēs varam arī nogriezt. Ja? Mums ir papīrs, mēs varam arī pēc tam tu daļiņu nedaudz nogriezt, ja gribas. Ja? Tāpēc. Nu, tur ir, ja gribas balto rāmīti, tad tā ir, ka dažreiz sanāk. Ja? Jā? Pajaut. Noņēmts. Un tas ir viens no mīļākajiem momentiem darbā. Plēst to skoču ir forši, jo tad darbs pēkšņi izskatās tik smuks. Var arī vēl kaut ko, ja? Ja noņemam skoču, tas nenozīmē, ka kaut ko pamanām. Jā. Man baigi patikt, ka tajās baltumos varētu kaut kādu vēl vienu krāsu iekrāsot. Vai ne? Tā ir super. Malacis, ka to pamanīja. Super. Un tātad mēs runājam par mākslinieka parakstu. To droši var taisīt arī ar zīmuli, piemēram. Ja? Daži var ar rotiņu. Ja ar rotiņu vēl tā kā nav tāds drosmes. Pajautarot. Es izkrāsošu zilā krāsā šito rāmīti. Wow, cik interesanta ideja! Tas ir īsts mākslinieks, kas izdomā kaut ko pavisam citādāku. Man ļoti patīk. Ja pats skolotāja nebija iedomājusies, ka var rāmīti izkrāsot cita krāsa. Labs? Ja es daudzas reizes daru rāmīšus. Nu, protams, gleznai ir rāmis vienmēr. Mēs ejam uz muzeju, tur nav, man liekas, nevienas gleznas, kur nebūtu rāmītis. Ja? Jā.
Un tad, tomēr, jā, es gribu, lai jūs var arī neparakstīt. Ja tagad liekas, man darbs forši, negribu to bojāt ar parakstu, ir arī ok. Bet es vienkārši jūs aicinu par to domāt, jo jūs esat mākslinieki. Jā, un, piemēram, es parādīšu, kā es parakstu. Jā. Tad mani sauc skolotāja Evgenija, bet man liekas, tik garš rakstīt Evgenija. Un es sev izdomāju tā, es rakstu arī burtu es uzrakstu arī tikai tā. Man liekas, varbūt tā ir nedaudz mākslinieciski, jā. Un es uztaisu tāds, un es leja uzrakstu gadu, jā. Tad, piemēram, savas gleznes es parakstu tā. Un kāds var izdomāt, jā, ja, piemēram, Lukam ir forši, Luka ir jā, vārds viņš var parakstīt, jā. Un arī gadu lejā, jā. Jā. Jā, vai arī kāds var rakstīt, piemēram, jā, tikai burtu, punkts, un tad, piemēram, kāds ir uzvārda, jā. Šeit es tagad izdomāju tos burtus, jā. Tā arī var, jā. Un nav obligāti, ka cipars jābūt leja, cipars varbūt arī kaut kur sānots, jā. Tas ir tā, lai jūs jau sāktu domāt par to parakstu, jo sanāks tā, jums būs kāds ar gleznā, un kāds teiks, cik smuka gleznā, un lūks vai nu nopirkt vai uzdavināt. Un tad jums vajadzēs likt to parakstu, un lai tā nav pirmā reize, kad jūs liekat to parakstu, lai ir tā, ka jums jau ir pārliecība, un jūs parakstat to savu darbu. Ja? Un tāpēc, kā mēs trenējamies, mācāmies gleznot, mēs trenējamies arī mūsu mākslinieka parakstu. Jā, pajaut. Var arī savu otro vārdu. Bet, protams, tas ir jūsu vārds, jūsu paraksts. Jūs izdomājat, kā jums gribas, lai tas ir garš, pilns, vai tieši otrādi saisināts, ar uzvārdu, bez uzvārdā. Viņš var būt, jā, ļoti, ļoti māksliniecisks. Man vienkārši patīk, kā sauc, jo mani sauc Rūta Geiga Sofija. Ļoti smuks tev vārds, jā, tad droši var likt pilnu vārdu. Jā. Bet man patīk, kad uzliek arī tādu vārdu, bet man tikai pirmais burtiņš. Forši, jā. Forši likt arī vienkārši pirmo burtiņu, punkts. Izskatās arī gan smuki. Jā, tā droši. Super, es šeit nobeidzu ierakstu, lai mēs varam tagad mierīgi arī dalīties ar savam gleznam, kam jau gatavs.